Audi un citām Volkswagen grupas automašīnām, ja pazūd dzinēja jauda, bieži vien problēma mums ir caurulēs, turbospiediena dīzeļiem, un šeit mums ir ātrie savienojumi. Un kas tad notiek ar šiem savienojumiem? Laika gaitā šie savienojumi iznēsājās, sadilst, kā rezultātā kaut kādos momentos sāk mums šeit laist garām turbospiedienu, jo šis iespraužās mums fiksatorā, bet pēc laika sāk šķiepties. Kā rezultātā pat pastāv iespēja kādā no momentiem šo cauruli nopūst nost. Izdilst vai nu tieši šīs caurules gali šajos savienojumos, vai arī sadilst mums šie fiksie savienojumi, fiksatori. Un kā domā, cik šim Q7 maksā oriģināli šāda caurule? Raksti komentārā.